Krievija pirmo reizi izmantoja pret Kīvu modernizētu balistisko raķeti ar 160 km lielāku darbības rādījusu nekā iepriekšējā. Tā ir raķete Iskanders 1000. Un tas notika vienas no šī mēneša vismasīvākajām uzbrukumiem laikā. 27. augustā uzbrukuma rezultātā cieta uzreiz 8 Ukrainas reģioni. Gāja bojā 3 cilvēki. Vairāk nekā 20 tika ievainoti. Un tajā pašā dienā Krievijas Federācijas valsts domes vicepriekšsēdētājs publiski aicināja sākt atklāti bombardēt Ukrainas pilsētas. Lai kā viņš izteicās, citēju, Ukraiņi ar paceltām ķepiņām dotos pretī Krievijas okupantiem. Un šeit ir svarīgi atcerēties to, ko mēs tieši vakar ar jums apspriedām. Krievija pastiprinās raķešu uzbrukumus Ukrainas pilsētām, jo Vladimirs Putins citādi nevar uzvarēt šajā karā. Tāpēc viņš maksimāli eskalēs raķešu teroru. Bet šoreiz mums ir arī labas ziņas. Ukrainas bruņotie spēki šonakt notrieca balistiskās raķetes. Tas liecina par to, ka Patriot raķetes, kā es jau teicu iepriekšējā dienā, tomēr ir nonākušas Ukrainā. Un vēl viena laba ziņa. Itālija nodod Ukrainai vēl 4 SAMP-T sistēmas. Tas ir Eiropas analogs Patriot. Apskatīsim visu ainu kopā, pēc iespējas detalizētāk. Mani sauc Aleksejs Pečijs. Pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un uzrakstiet jebkuru savu komentāru. Itālija. Tātad, sāksim šo raidījumu ar pavisam jaunu raķeti, ar kuru Krievija pirmo reizi uzbruka Kīvai. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde paziņoja, ka vienā no kombinētajiem raķešu triecieniem pret Kīvu Krievija pirmo reizi izmantoja modernizētās balistiskās raķetes 9M7232, kas pazīstamas arī ar nosacīto nosaukumu Iskander 1000. Šī raķete ir daļa no kompleksa ar nosaukumu Boāra M, un tālāk citēja GUR. Modernizētā raķete, pateicoties palielinātiem dzinējiem un attiecīgi arī palielinātajai palaišanas iekārtai, spēj sasniegt mērķus līdz pat 550 km attālumā. Vecajai versijai 390 km. Pārējās raķetes daļas palika identiskas. Izlūkošana arī uzsvēra šī ieroča taktisko nozīmi. Citāts. Fakts, ka šādi triecieni tiek veikti galvenokārt naktī un raķešu lidojuma laiks līdz Ukrainas galvaspilsētai ir tikai dažas minūtes, liecina par to izteikti teroristisko raksturu. Citāts. Šāda taktika ir vērsta uz Ukraiņu iebiedēšanu, piespiešanu piekrist mieram par jebkuru cenu, nevis uz taisnīgiem nosacījumiem Ukrainai un civilizētajai pasaulē. Tieši uz šī fona Krievijas Federācijas valsts domes priekšsēdētāja vietnieks Pjotrs Tolstojs šodien publiski aicināja sākt atklāti bombardēt Ukrainas pilsētas. Viņš ierosināja brīdināt iedzīvotājus par triecieniem diennakti iepriekš, dodot iespēju pamest apdzīvotās vietas. Tālāk es citēšu šo krievu lopu, šo nemazgāto, mežonīgo būtni. Pēters Tolstojs paziņo. Mēs aicinām demoralizēt sabiedrību tādā mērā, lai viņi ar paceltām ķepiņām iziet pretī mūsu karaspēkam. Un tas nav vienreizējs publisks paziņojums. Piemēram, deputāts ģenerālis Andrejs Gruļievs iepriekš runāja par nepieciešamību sist pretinieku nežēlīgi, neuztraucoties par to, kur nokrīt raķete. Tas bija citāts. Krievijas Federācijas deputāts Andrejs Kolesņiks ir paziņojis, ka vajag, citēju, pastāvīgi dot triecienus, lai viņi pat galvu nevarētu pacelt. Savukārt partijas dzimtene vadītājs Aleksejs Žuravļevs pat piedāvāja iznīcināt pusi Ukrainas iedzīvotāju. Viņš saka, ka ar otru pusi it kā varēšot vienoties. Un uz šādu mežonīgu paziņojumu, mežonīgu krievu fonu, es vienkārši minēšu sausos, bet ļoti biedējošos statistikas datus. Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma ir gājuši bojā 16,874 Ukrainas civiliedzīvotāji. Vēl 51,273 ir guvuši ievainojumus, tostarp 3,126 bērni. Un tas ir pēc ANO aplēsēm, kas ir ievērojami mazāks par reālo skaitu. Bet atgriezīsimies pie raķetes Iskander 1000. Tātad pēc Ukrainas izlūkdienesta datiem jaunā raķete joprojām satur ievērojamu daļu importētu detaļu. Tikai ceturdaļa no 140 publicētajām sastāvdaļām tiek ražotas Krievijas uzņēmumos. Gandrīz puse, tas ir 63 komponenti, tiek ražoti Amerikas Savienotajās valstīs. 8 Zviedrijā, vēl 8 Baltkrievijā, pa 4 Vācijā un Taivānā un 3 Ķīnā.
Vienā no svarīgākajām vadības sistēmas sastāvdaļām, proti lidojuma informācijas apstrādes blokos ar lāzera žiroskopu, tikai 5 no 43 komponentiem ir ražoti Krievijas Federācijā. Viskritiskākās detaļas. Tās ir mikroprocessors PLIS, atmiņa, ciparu analogu un analogu ciparu pārveidotāji, kurus ražo Amerikas un Taivānas uzņēmumi. Un lūk, Ukrainas izlūkdienets tieši paziņoja, ka visiem šiem uzņēmumiem jābūt prioritātei numur 1 civilizētās pasaules sankciju politikā. Jo pēdējo mēnešu pieredze parādīja, ka neviena valsts nav spējīga nodrošināt pietiekamu daudzumu līdzekļu, lai katru nakti notriektu 10 balistisko raķešu. Tāpēc vienkārši jāpanāk, lai viņi tās nespētu ražot. Tagad tehniskais novērtējums. Aviācijas eksperti apgalvo, ka nav runas par masveida raķešu Iskander 1000 ražošanas palielināšanu. Tomēr katru mēnesi viņi var saražot no 30 līdz 40 šādu raķešu. Pašam Kijevai potenciāli principiālas atšķirības nav, jo galvaspilsēta tāpat atrodas abu šīs raķetes modifikāciju darbības zonā. Vienīgā atšķirība ir potenciālā iespēja palielināt kaujas daļas svaru, lai gan līdz šim ienaidnieks šādus mēģinājumus nav veicis, izmantojot to pašu kaujas daļu ar svaru līdz 500 kg. Raķetes atklāšana nekļūs sarežģītāka. Dzinēja palielināšana pat varētu atvieglot šīs raķetes atklāšanu, jo fiziski tā būs garāka. Un tā, naktī uz 27. augustu Krievija uzbruka Ukrainai, tostarp arī ar jauno raķeti Iskander 1000. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku datiem, naktī uz 27. augustu pretinieks uzbruka Ukrainai ar 2 pretkuģu raķetēm Oniks no pagaidu okupētās Krimas, balistiskajām raķetēm Iskander M un KN-23 no Brianskas un Kurskas apgabaliem. Palaida 258 trieciena dronus, Šahed, Gerbera, Banderola un tā tālāk, uzbruka ar imitācijas droniem Parodija. Kopumā tika notriekti vai apspiesti 233 mērķi. Pretkuģu raķete Oniks, 7 balistiskās raķetes Iskander M un KN-23, 3 dronu banderoļu raķetes un 222 ienaidnieka bezpilota lidaparāti. Un šoreiz Krievi diemžēl uzbruka plaši. Krievi uzbruka kritiskajai infrastruktūrai Poltavas, Sumas un Hersonas apgabalos. Harkivas apgabalā tika uzbrukts dzīvojamām mājām un tirdzniecības izklaides centram. Kramatorskā Kab trāpīja daudz dzīvokļu mājai. Bija uzbrukums dzīvojamai daudz dzīvokļu mājai Odesā. Čubinskas ciemā Kijevas apgabalā visi nepieciešamie dienesti tika iesaistīti, lai likvidētu ugunsgrēkus uzņēmumos pēc triecieniem ar bezpilota lidaparātiem. Kijevā ievērojamas bojājumus guva ģimnāzijas ēka Ševčenko rajonā. Tāpat drons nokrita pie Dinamo stadiona un starp dzīvojamām mājām Podilas rajonā. Kijevas apgabalā tika veikti triecieni pa noliktavām Borispoļā un Fastovā. Un šeit Krievi acīm redzami uzvedās kā atklāti teroristi, jo ir bojāts loģistikas centrs Epicentra Kalinovkā. Atgādinu, tās ir būvmateriālu noliktavas. Komplekss Alpha Development Group. Tās teritorijā atrodas lielveikali Avrora, Rošen, Silpo, Komfi un Budpastašu noliktavas. Arī tur ir būvmateriāli, tātad te patiešām trāpīts gan pārtikas, gan būvmateriālu veikalu noliktavām. Hersonā drons nogalināja velosipēdistu. Vēl 3 cilvēki cieta, kad tika uzbrukts maršruta autobusam. Tātad tur Krievi uzvedās kā traki teroristi, kas apzināti uzbruk mierīgajiem iedzīvotājiem. Viņi redzēja autobusu un speciāli tam uzbruka. Odesā uzbrukumi turpinājās 7 stundas, tika bojāta 16 stāva ēka, 2 mācību iestādes un elevators. Un Zaporīžies apgabalā 5 raķetes trāpīja pie Zaporīžstaļa. Kopumā naktī gāja bojā 3 cilvēki, vairāk nekā 20 tika ievainoti. Un uz šī fona sabiedrotie par laimi pātrina Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanu. Pēc itāļu laikraksta La Repubblica datiem, Itālijas valdība jau pirms vairākām nedēļām slepeni pieņēma lēmumu nodot 4 SAMP TNG baterijas, kas spēj pārtvert balistiskās raķetes, kopā ar pārtvērē raķetēm Aster 30. Plus 7 lielas darbības rādījus radari. Tie ir 6 franču Thales un 1 itāļu Leonardo. Šīs visas paketes izmaksas ir gandrīz 3 miljardi eiro.
Atsevišķi Parīze un Roma var atļaut pārtvērēju Aster 30 ražošanu tieši Ukrainā, lai samazinātu atkarību no gatavām piegādēm. Un arī fakts, ka šonakt Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēki tomēr notrieca balistiskās raķetes, norāda uz to, ka pretbalistiskā aizsardzība beidzot ir nonākusi Ukrainā. Šeit es likšu daudz punktu. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet nospiest patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu visiem!